malas tas izskatās vienkārši. Mašīnas, motors, ātrums. Bet šeit biķerniekos nešķiro vārdus vai reputāciju, tikai rezultātu. Un katrs braucējs stāv uz starta ar vienu domu. Šodien ne tikai braukt, bet uzvarēt. Sacensību dienā viss, kas tu esi, tiek nolikts uz trases. Rūcošas dzinēju skaņas piepilda gaisu, un OC Racing komanda gatava rakstīt jaunu nodaļu. Sezona komandai iesākas ar Latvijas-Lietuvas rallycrossa čempionāta pirmo posmu biķerniekiem. Biķernieku mežā. Tur, kur reiz bija klusums, tagad dārdi dzinēji. Biķernieku trase tā ir dzīva leģenda, kas dzimusi no entuziasma un izturējusi laika pārbaudījumu. Šeit trase vijas caur vēsturi, un katrs pagrieziens, katrs metrs te nes stāstu. Aiz katras stūres vienmēr ir cilvēks ar savu stāstu. Laiks ieskatīties, kas slēpjas zem ķiverēm komandas sastāvā. Marians Bērskalns, Crosscar Mini. Jau no agra vecuma patikušas automašīnas un stūrēšana, kas lika vecākiem noprast, ka precīza braukšana ir dabas dots talants. Pirmie soļi autosportā jau no 4 gadu vecuma. Viņa azarts un spēja saskatīt trasi liecina par to, ka šis ir tikai sākums. Gustavs Kārlis Rudzājs un Haralds Jānis Rudzājs. Abi brāļi sākuši ceļu autokrosā, kur nereizi vien kāpa uz pjedestālu un apliecināja, ka vecums nav šķērslis, ja rokās ir stūre un sirdī sacensību gars. Roberts Rumbenieks, Crosscar. 16 gadu vecumā iekāpjot ekstrīmu bagijā, dzīva sapnis par autosportista karjeru. 2024. gadā pārstāvēja Latviju FIA Motorsport Games sacensībās Valencijā, Spānijā. Roberts ir kā mākslinieks ar savu pakāpi, no katra pagrieziena iznākot ar pilnīgu precizitāti. Martīnas Mickus, Crosscar, lietuviešu sportists, kuram šī būs pirmā sezona rallycrossā. Arnis Blumbergs, Crosscar. Viņam vēl nav medaļu kolekcijas, bet viņā deg kas vērtīgāks, nepiekāpīgs raksturs. Katrs, kas šodien ir uz starta, reiz bija tieši viņa vietā, ar lielām acīm un vēl lielākiem mērķiem. Andris Krieviņš, BMW RX 3000. Gadi trasē ir iemācījuši vairāk nekā jebkura trofeja. Šodien viņš stājas uz starta nevis uzvaru dēļ, bet aiz mīlestības pret šo sportu. Kad citi meklē ceļu uz virsotni, viņš jau sen zina, kā tur izskatās. Tagad viņš vienkārši izbauda braucienu. Bruno Ādams Blumbergs, Supercar. No simracing līdz Supercar tikai 3 gados. Viss sākās ar simulātoru spēli un turpinās ar reālu sacību. Līdzsvars starp ātrumu un kontroli padara viņu par vienu no bīstamākajiem pretiniekiem. 7 braucēji, 4 klases, 1 komanda. OC Racing. Katrs ar savu mērķi, katrs ar savu stilu, bet visi kopā ar vienu sapni. Būs emocijas, būs izaicinājumi un būs jābūt gataviem doties līdz galam. Crosscar Mini klasē startēja 5 jauni talanti. 4 no viņiem jau iepriekšējo gadu kopā lauzās pa autokrosa trasēm. Konkurence nav jauna, bet šogad viss ir citādi. Citi likumi, cits ātrums, cits spiediens. Pāris apaļfinālā norit ar aizturētu elpu. Cīņa ir cieša, bet korekta. Šeit katrs līkums var kļūt par mācību. Ātrums ir skaists, bet arī bīstams. Tā ir lieta, ko šie jaunie sportisti apgūst pārāk ātri. Mārijans pārējo, Mārijana un sadursme, kūlenis tur prieks, Rallycross neprasa atļauju. Tev ir viena iespēja, un tā var beigties vienā pagriezienā. Atkārtotajā fināla braucienā Marians Bērskalns izcīna 1. vietu. Gustavs Kārlis Rudzājs 2.
Netika izdevies posms brālim Haraldam Jānim Rudzājam, pietrūka ātruma gan kvalifikācijas braucienos, gan finālā. Kroskāra klasē lietuvietim, kas burtiski pievienojās komandai pēdējā brīdī, neveiksmīgs pirmais sacensību posms. Pirmajā kvalifikācijā 15. vieta. Sportists cīnījās gan ar trasi, gan pats ar sevi. 14. vieta gan 2., gan 3. kvalifikācijā. First qual is not very good, but I have to try break later. Arnis Bolumbergs OC Racing komandai pievienojās uz vienu posmu. Pirmo kvalifikāciju sāka ar 16. vietu, pamazām cēlās uz augšu 13. vietu, pēc tam 7. Un tagad nākamais ir Last Chance Qual, un tur jāmēģina tikt uz fināliem. Taču 6. vieta Last Chance braucienā liedza turpināt sacensības finālā. Autokrosa ekstrīm klases čempions Roberts Rumbenieks pirmo kvalifikāciju rallija-krosa disciplīnā iesāk pieticīgi tikai 10. vieta. Startā tur bija, es pat nezinu, tur bija kārtīgi ķīmīgi. Es rācijā teicu, brauc. Sapratu, ka ir jārēģē, bet Roberts teica, ka viņam paspēja noslēpt mašīnu. Nē, iedegās zaļais. Iedegās zaļais, un es tā kā sāku braukt, pēkšņi visu apstājās. Es pastos riņķī tiesties arī brīnās. Nu tās domāju, ko man darīt? Kaut kāds vajprāt. Rīta braucienos ātruma tomēr pietrūka. Vēl priekšā Last Chance brauciens. Pamatīga cīņa ar Apfelbaumu par 2. vietu, piekāpjas konkurentam un finišē 3. Finālā problēmas turpinās. Komandai pazuda radiosakari ar Robertu. Nedzirdu tevi. Robi uzgāzē. Pēc ļoti saspringtām cīņām finālā Roberts finišē 5. vietā. BMW RX 3000 klasē Andrim Krieviņam neveiksmīgi iesākusies sacensību diena. No rīta ieripojot starta sektorā uz laika kontroles braucienu, nepatīkams pārsteigums. Konkurenti jau devušies trasē. Pirmais kvalifikācijas brauciens bija jāsāk no pēdējās vietas. 2. braucienā problēmas turpinās. Pirms starta satraukums, liels dzesēšanas šķidruma noplūde. Brauciena laikā bojāts arī stūres pirksts, kas traucēja pilnvērtīgi vadīt auto. Diena beidzas ar 9. vietu Last Chance braucienā. Superkāri. Laika kontrolē Bruno ieguva ātrāko laiku, tomēr pirmajā kvalifikācijā tikai 10. vieta. 2. un 3. kvalifikācijā stabils ātrums, abos braucienos 2. vieta. Fināla brauciena pirmajos trases sektoros vairāk kontaktu. Noturas 2. pozīcijā, bet vēlāk, iznākot no džokera sekcijas, atkrīt uz 3. vietu. Cīņas karstumā nespēja sadalīt trasi ar priekšā braucošo sportistu. Fināls noslēdzas ar diskvalifikāciju un pēdējo vietu. Sacensību diena biķerniekos OC Racing komandai bija kā amerikāņu kalniņi, ar asiem pagriezieniem, negaidītiem kritumiem un spilgtiem notikumiem. Tehnika brīžiem pievīla, rezultāti nevienmēr atbilda cerētajam, bet katra neveiksme tikai stiprināja komandas garu. Emocijas virmoja, gan vilšanās, gan lepnums par izturību un cīņas spāru. Rallycross ir rakstura pārbaudījums. Tālāk ceļš ved uz Poliju. Tur viss sāksies no jauna. Cita valsts, cita trase, bet tie paši mērķi. Tekstu ierunāja Girts Timrots un video sagatavoja OC Racing. Kaut kas sienā.